Mani sauc Natālija, esmu veikala top vadītāja CSI Gausielā 29. Galvenie darba pienākumi – veikala organizēšana, preču pasūtījuma nodošana, rūpes par darbiniekiem, nodrošināt, lai katrā nodaļā ir savs darbinieks. Noteikti arī piedalos veikala sakārtošanā, krāmēšanā, palīdzu arī preču pieņemšanā. Topā kopumā strādāju 15 gadus, no tiem 9 gadi, kā esmu vadītājas amatā. Vienā darba vietā strādāju tik ilgi, jo man visu laiku ir izaicinājums. Sāku strādāt kā vadītāja mazākā veikalā, tad uz lielāku veikalu. Protams, tas ir komandas darbs, atbalsts no vadības. Mana pirmā darba diena bija plauktu mazgāšana, tad ar laiku biju atbildīgā piena nodaļas pārdevēja. Es tika novērtēta un sāku strādāt Viesturielu Topā par vadītāju. Pirmā darba dienā nebija uztraukuma. Visu šo gadu laikā mans spilgtākais notikums ir bijis lidojums uz Turciju, ko mums uzdāvināja uzņēmums. 30 gadu jubilejā darbiniekiem, kuri nostrādāja 5 gadu un uz augšu. Tas ir darbs ar cilvēkiem, ar maniem kolēģiem. Mani aizrauja mana komanda. Mana komanda raksturo mani labi. Esmu dzirdējusi labākās atsauksmes, labus vārdus, bet droši vien to vajadzētu viņiem pašiem pajautāt. Veikala vadītājai noteikti jābūt ar atbildības sajūtu, uzticība, komunicēt ar darbiniekiem, un noteikti arī bišķiņ jābūt kaut kādai stingrībai, jābūt pretīm nākošai. Katrā situācijā jāmēģina rast risinājums. Es lepojos noteikti ar saviem darbiniekiem, savu komandu, to, ko mēs esam sasnieguši šajā veikalā, ar atzinības rakstiem, kas man stāv kabinetā. Mēs strādājam kā robratiņi, varu paļauties uz saviem darbiniekiem, savu komandu. Pēdējais interesantākais padoms ir bijis, ka vadītāji maz smaida, ka man ir vairāk jāsmaida. Ikdienā es paļaujos savu atmiņu uz svētkiem, tad noteikti es iepērkos ar sarakstu. Manā iepirkuma groziņā ikdienas iepirkumi, našķīts kaķītim, gardumiņš, kāda kūciņa vīram. Ieteiktu pievienoties Top komandai, jo tā ir stabilitāte, tās ir izaugsmes iespējas. Mūsu komanda ir saliedēta, draudzīga, pretīm nākoša. Savu brīvo laiku es veltu savai ģimenei, atpūtai. Noteikti jāpūtaņa mans runcis Muris, kurš katru vakaru gaida mani mājās, lai es ar viņu parunātos, viņam iedotu gardumiņu. Viņš man ir ļoti runātīgs. Veltu laiku izbraucieniem. Vairāk laika tomēr cenšos pavadīt ar savu ģimeni. Pilsparks, pilsdrupas, šeit notiek koncerti, balles, dažādi pasākumi, noteikti Gaujas Nacionālais parks, Cirulīšu dabas takas, zoorakši, kur var aizbraukt ar bērniem, labi pavadīt laiku. Mans hobijs ir garās pastaigas svaigā gaisā. Tu vari pārdomāt visas savas nedēļas darbus, izveidināt galvu, noteikti palasīt vakaros kādu grāmatu, pavasarī, vasarā rušināties puķu dobē. Topam 25 gadu jubilejā novēlu attīstīties, vērt vaļā jaunus veikalus, lai vairāk būtu klientu, rast jaunas idejas, izaicinājumus.